par Ījaba grāmatu, kāpēc Ījabam viss bija slikti, jā, tāpēc, ka viņš bija augstprātīgs. Nopietni, pilnīgi bez nekādām zināšanām, ne par vēsturi, ne par to, ka ebreju bībelē Ījaba grāmata vēsturiski ir alegorija par cilvēka eksistenci, jā, ka tā ir veidojusies no 3 dažādām filozofiskajām tradīcijām, ka tas ir jautājums par to, kāpēc ir ļaunums pasaulē, un patiesībā, ja tu vienkārši latviešu valodā pat izlasi bībelē Ījaba grāmatu, tu redzi, ka tas ir bijis Dieva pirksts, jā, tās Ījaba ciešanas. Tas nav balts un melns, un tur Ījabs ir tikai bandinieks, jā, spēlē, kur spēlē Dievs, tāpēc, ka reāli sātans tur ir tikai